Esiet sveicināti visi dzīvie, sievietes, vīrieši, zēni un meitenes un visas pārējās būtnes ķermeņos. Tā biju pazudusi uz kādu laiku, nepazudusi nebiju, biju izbraukusi, tāpēc liku jūs mierā. Bet šodien man te tāda tēma, ar kuru saskaros, jo sevišķi bieži pēdējā laikā. Nu, kā redziet, arī laiku es esmu izvēlējusies tādu, kāds redz, fonā man tur līst lietus un tāds, kā saka, tāds galīgi merza pakasnīs laiks šobrīd, šeit, kur es atrodos, atbilstoši tēmai. Un tēma ir depresija. Tā. Ko par šo, šobrīd, kā es teicu, ļoti daudz cilvēku vēršas tieši ar tādu, kā saka, gara stāvokli, un saka, man ir depresija, es esmu depresijā, viss ir slikti, .lv, vai tur vēl kāds cits punkts, bet ko nozīmē depresija? Palasīšu, ko raksta mākslīgais intelekts, kas mums tur tagad internets, Depresija, tas ir nopietns psihisks un garīgs traucējums. Pievērsiet uzmanību vārdu psihe un gars. Kam raksturīgs, pastāvīgs, nomākts gara stāvoklis. Un tā gara stāvoklis, intereses zudums par dzīvi. Tad ir tāds gudrs vārds anhedonija, jeb nespēja izjust prieku, enerģijas zudums un daudzu ķermeņa funkciju, miega, apetītes, koncentrēšanās spēju traucējumi. Tas nav tikai slikts gara stāvoklis, bet gan slimība, kas saistīta ar neirobioloģiskām izmaiņām smadzenēs, un tai nepieciešama profesionāla ārstēšana, to starp psihoterapija un atkal pievērš uzmanību, un dažos gadījumos arī medikamentoza ārstēšana. Tā. Nu, kāpēc es tā uzsvērti lasu, lai paanalizētu, lai pievērstu uzmanību. Tātad psihisks garīgs traucējums. Pastāvīgi nomākts gara stāvoklis. Intereses zudums par dzīvi. Un tagad jautājums, kāda tad jums ir dzīve, ja jums par to nav intereses? Ko ir nodarījusi dzīve? Jūsu dzīve, mūsu dzīve, runāsim par visiem. Man, teiksim tā, vienīgā anhedonija, ja nespēju just prieku, iestājas tad, kad es palasu kaut kādas glupības no šīs te sabiedrības slāņa, kas sevi uzskata par valdību. Ja, bet arī tas, kā jūs redzat, tas varbūt nav prieks, bet tas tā nav arī depresija, absolūti. Ja. Tas ir tāds, ziniet, kā vērot muļķu teātri, bet labi. Bet runāsim nopietni, jo nopietna tēma. Tātad, pirmais, par ko ir jāpadomā, kas tad ir ne tā ar jūsu dzīvi? No kā ir atkarīga dzīve? No kā ir atkarīga mūsu katra dzīve? Protams, to ietekmē viss. To ietekmē dažādi faktori ārēji un vēl kaut kādi no malas, bet no kā ir atkarīga pa lielam dzīve? Kas veido mūsu dzīvi? Mēs paši, manuprāt. Mans tīri subjektīvs skatījums. Tātad, ar ko tas ir saistīts? Garīgi un psihiski. Tad, kad cilvēks iet savu ceļu, un nodarbojas ar to, kas viņam ir mīļš, kas viņam ir patīkams, viņam nevar būt depresija. Tātad jautājums, kur ejam, ar ko kopā ejam, kāpēc tur ejam, un kāpēc nevaram atrast dzīvē
tos momentus, nu pat ja esam spiesti kaut kā, spiesti jautājums, kas spiež, ja, kāpēc nevaram atrast kaut ko, kas ir patīkami, ar ko patīkami nodarboties, kas kā saka, nerada šos psihes traucējumus. Tālāk, kas mums tur bija par nespēju izjust prieku. Nu patās atbrauc no tirgus, pabrauc pa pilsētu, lietainā, kā jūs redzat, laikā, tādā galīgi nejautrā laikā, un vēroju, kas gan šeit var radīt prieku. Da viss. Par to, ka ir debesis, ka no šīm debesīm līst lietus, tātad zeme veldzējās, jā, tad kādam tas ir ļoti vajadzīgs. Latvijā krīt sniegs, tātad arī tas kādam ir ļoti vajadzīgs. Tie ir prieki bērniem, tie ir prieki pieaugušajiem, ja spēj pieslēgties, jā, slēpes, slidas, da kaut vai iziet pakustēties ārā sniegu patīrīt. Iemesls izkustēties. Ja. Es saprotu, kad ir grūti izbraukt, laikam nedrīkstēja to vārdu sniegputenis teikt, ir kaut kā tur bija sniega vilknis. Vārdu sakot, sniegputenis aizputina ceļus, jā, bet arī tas kādam ir vajadzīgs. Jā, nav saules, es zinu, Latvijā ir ļoti deficītā saule. Tā ēdiet D vitamīnu, jā, tas būs viss kārtībā. Par to psihi, par fizioloģisko daļu. Jā, tā ir kā speciālists veselības jautājumos, tīri fizioloģiski. Kas ir smadzeņi, kas rada šos psihiskus traucējumus? Traucējumi smadzenēs. Jā, tātad tur bija kaut kur neirobioloģiskie procesi. Tātad neironi, bioloģija. Izmaiņas. Kas var radīt izmaiņas? Piesārņotas smadzenes. Ja piesārņotas asins, piesārņotas organisms, toksiskā slodze, mīļie, toksiskā slodze sit pa nervu. Tātad, no kā sastāv smadzenes? Tas ir ūdens, praktiski 90% ūdens un tauki. Tātad, kas ir jādara? Dzeriet ūdeni, dzeriet karstu ūdeni, pareizu ūdeni, ēdiet taukus, dzīvnieku izcelsmes taukus. Mēs esam dzīvnieki. Mums ir vajadzīgs dzīvnieku izcelsmes tauks. Mēs esam dzīves, mēs neesam augi. Jā. Tālāk, lecitīns. Tas ir visu šūnu apvalki. Smadziņu šūnu un visu pārējo šūnu. Tad lipīdu apvalkus veido lecitīns 66% un omega 3. Jā. Vēl kas ir vajadzīgs, kas var trūkt, tātad kaut kas trūkst, ja šie bioloģiskie procesi traucēti. Tie ir B grupas vitamīni. Jā, es runāju par organiskiem vitamīniem, par dabīgiem, ne par sintētiskajiem. Tad ir tāds super elements kā zelts. Es neaicinu grauzt zelta gredzenus un auskarus, ja, un vēl tur ķēdīts. Ir aminohelāta zelts, ja? Tāds atsevišķs līdzeklis, tas ir nopērkams, ja? Aurmaks saucās, ja? Bet es tagad ne par reklāmu, es tagad vienkārši stāstu, kā to risinam fiziskajā plānā un izgulēties. Noteikti izgulēties, jo tā ir endokrīnā sistēma, kas ir cietuši no intoksikācijas, iet šrejā, maigi izsakoties, un cita arī pa smadzenes. Jo smadzenes regulē mūsu orgānu darbību caur endokrīno sistēmu. Ja, katram endokrīniem orgānam ir pretī, kā saka, kaut kāda šī sistēma, šie orgāni, kurus tas regulē. Ja, tātad izgulēties. Kustēties. Kortizolu un visus šos te draņķīgos, nepareizi izdalītos hormonus ļoti ātri var neutralizēt, ielicot augstā līmenī. Arī kontrastu dušu, bet tas nav tik efektīvi. Bet uz pāris minūtēm ielikt augstā ūdenī, ja, vai izvaļāties augstā sniegā. Izmantojiet, kur ir iemesls, par ko priecāties. Sniegs ir beidzot, var izvaļāties sniegā. Tā pa pliko, pa foršo. Un serotonīns.
Puse pasaules sēž uz antidepresantiem, kuru sastāvā ir arī mākslīgais serotonīns, bet, vajadzētu dabīgo. Bet, ko nozīmē serotonīns? Kāpēc? Viņu ražo organisms, bet tad, kad esat labestībā, tad, kad esat neļauni, teiksim tā, neļauni, tad, kad esat labestībā, serotonīns ražojās, un saulīte, jā, D vitamīnu mums vajag. Un, kas ir serotonīns? Tā ir arī onkoprofilaks. Kāpēc tik daudz šobrīd cilvēku cieš, jā, no šīs te lietas? Protams, tas ir organismu piesārņojums un neizvērsīšu šobrīd šo tēmu, jā, bet kas ir depresija divos vārdos un īsi, tas ir dvēseles piekusums. Tā ir nogurusi dvēsele. Un tagad jautājums. Ar kādiem medikamentiem? Tad šeit dažos gadījumos ir vajadzīgi medikamenti. Daži gadījumi ir tad, kad viss ir aizgājis, kā saka, smadzenēs uz īso, un kad vajag vienkārši, ir nepieciešamība, teiksim tā, uztaisīt stop. Jā, lai tas cilvēks nenodara pāri sev un apkārtējiem. Jā, tad ir antidepresanti. Šobrīd pasauli, Latvija sēž uz antidepresantiem. Jā. Un pasakiet vēlreiz, kāds ārsts, kāds profesionāls spēj ārstēt dvēseles piekusumu. Jā. Piekusušo dvēselīti varam atpūtināt tikai mēs paši. Un šobrīd tas ir jo īpaši aktuāli, jo ir tāds laiks, ir šis atlases laiks, kad ļoti steidzami ir jāizlem, kurp ejam, ar ko ejam, kāpēc ejam, vai neejam, vai sēžam uz 5. punkta, jā, gludi un mierīgi. Un depresiju gadījumā ir jāmaina viss. Ir jāmaina attieksme pret uzturu, attieksme pret dzīvi, ir jāmaina vide, ir jāmaina viss tas, kas ir iedzinis jūs šajā, kas ir licis nogurt dvēselītē, ja? Kas ir iedzinis šajos nopietnējos psihiskajos traucējumos. Jāpārskata visa sava vide, ja? Šie te gan kas ir cilvēki apkārt, gan kur jūs atrodaties, gan jūsu nodarbošanās, ja? Vai nenodarbošanās. Vienkārši tāds laiks. No šiem depresīviem stāvokļiem ir jātiek ārā. Ja? Un to var izdarīt tā kā Minhauzeni šādi te. No purva, pacelt sevi aiz, ja, un izvilkt. Tā ka visu labu šai skaistajā lietainajā dienā.